nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Ikreiz, kad egļu zarus purina vējš. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Gadu mija jau tuvu klāt, un svētki ir arī brīnumu laiks. Iespējams, šajos svētkos kāds gaida tieši tevi, un tev priekšā ir kāda liktenīga satikšanās, jo cik gan bieži mēs ķepa uz sirds esam stāstījuši par dzīvniekiem, kas izglābti no ārprātīgiem, sliktiem apstākļiem un saimniekiem, un atraduši īstās mājas un sirdis ģimenēs, kur tos mīl bezgalīgi un nodrošina pat karaliskus apstākļus. Un ja suņa vai kaķa dzīve vienā brīdī var mainīties no bezcerīgas uz laimīgu, vai tas mums cilvēkiem neliek ticēt brīnumiem? Par cerību, par brīnumiem, par jaunām iespējām un mīlestību pāri visam. Par to arī aicinām aizdomāties šajos Ziemassvētkos kopā ar brīvdienu raidījumu Ķepa uz sirds. Zem kājām sniega ceļš, es ar tevi satikšos. Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties, vai Ziemassvētku brīvdienas ir labākais laiks kucēnu ienākšanai ģimenē. Haralda un Lāsmas sarežģīto attiecību progress. Atturīgais runcis ļauj saimniecei pabužināt vēderu un barot sevi no rokas. Cik viegli uz ielas dzimušam kaķim atrast īstas mājas? Ziemassvētku gaidīšanas laiks daudziem saistās ar labiem darbiem vai jaunu apņemšanos, un nereti tas nozīmē arī kucēna iegādi. Skaistās bildes ar Ziemassvētku dekoriem un mīlīgiem suņiem ir visapkārt, un vēlme tikt pie līdzīga laimes kamoliņa strauji pieaug. Kinologi un audzētāji par šo jautājumu bieži ir pretrunīgās domās. Kamēr vieni cenšas atrunāt no kucēnu iegādes jebkurā pirmssvētku laikā, citi uzskata, ka brīvdienas ir tas labākais laiks, ko var veltīt ģimenei un jaunajam ģimenes loceklim. Kad cilvēkiem tajā brīdī atmaigs sirds, viņi uz visu skatās pozitīvi, gaiši, un viņiem liekas, ka viņi ir gatavi visam, arī kucēnam. Bet tas ir arī pareizākais laiks, ka ņemt suni, kad tev ir daudz brīvdienas, tu vari pabūt ar viņu vairāk kopā, nevis paņemt kucēnu aizvest mājās un viņš dzīvo viens. Ja runa ir par laiku, ko iespējams veltīt jaunam ģimenes loceklim, tad tas ir ļoti pareizi. Taču, ja plānoti ciemiņi, izbraukšana ārpus mājām uz ilgāku laiku, ir skaidri jāsaprot, šajā burzmā mazulim vietas nav. Viņš tikai traucēs, un tas nebūtu nav labākais kopīgās dzīves starts, arī tad, ja kucēns tiek dāvināts. Domas par šo izvēli arī dalās. Ja vecāki ir nolēmuši uzdāvināt bērnam, tad viņi spēr apzināti soli, un tas manā skatījumā ir ok. To es arī uzskatu, jā, kad ja kucēns ienāk ģimenē kopā auga bērniem, vecāki tas ir uzņemās to atbildību paši, bet ja tas ir tā kā draugi draugiem, diez vai. Kucēns kā dāvana ir sen kultivēts stereotips, ko bieži izmanto mākslas filmās, literatūrā, un tas saistās ar laimi un prieku. Realitāte var stipri atšķirties. Nevienmēr sapnis tiks izbaudīts, un tam būs laiks un arī citi resursi. Kategoriski nevar dāvināt dzīvu radījumu, ne radiniekiem, ne draugiem. Pieaugušais tikai pats var pieņemt lēmumu par jaunu ģimenes locekli. Svētku un rozā brīļu laiks ātri beidzas, bet suns turpina dzīvot un prasīt ēdienu, uzmanību un arī mīlestību. Jāsaprot tā ikdiena, tā rutīna, kas ir arī dzīvniekam. Viņš ir jābaro konkrētos laikos, ar viņu ir jāiet pastaigāties, ar viņu ir jārotaļājās. Nedod Dievs, viņam kaut kas atgadās, naktī ir jāceļās, varbūt jābrauc uz klīniku, ir jāsaprot, kāpēc viņš tev raud, kāpēc viņš slikti jūtās. Tas ir milzīgs darbs un atbildība.
Bieži vien jaunie saimnieki, kas paņēmuši suni mirkļa vai emociju iespaidā, atsakās no dzīvnieka tieši tad, kad iestājas rutīna. Kad nāk apziņa, ka tā nu būs nevis kādu laiku, bet ļoti ilgi, 11 gadus. Katru dienu, visas 24 stundas diennaktī, saimnieks būs atbildīgs par savu suni. Arī socializēšana un apmācīšana joprojām ne visiem ir pašsaprotama, bet tas ir vistiešākais saimnieka pienākums – barot, rūpēties, kopt, ārstēt un arī mācīt. Suns nesaprot, kad viņš nevar nokārtoties iekšā, kāpēc viņam ir jāiet ārā. Tādas elementāras lietas, mums tas liekas elementāri, bet varbūt kādam saimniekam liekas, ka tas suns to pats var iemācīties. Ka viņš izdomās kaut kādā brīdī, tā kā pieaudzis hopts, es iešu ārā pačurāt, bet tā tas nenotiek. Cilvēki pārdomā, nevēlas uzņemties rūpes tieši tad, kad apzinās, cik daudz darba un laika būs jāiegulda dzīvniekā. Vieglāk taču atdot suni, kas ir bieži neaudzināts, slims kādam citam, gan jau paņems. Un šeit rodas jautājums, kāpēc joprojām dzīvnieks mūsu valstī ir tik ļoti pieejams, vai arī tik viegli atdodams un izmetams uz ielas? Ja gribās sunīt, brauc uz patvērsmi, paņem sunīt, izstaigājas, viņu atved atpakaļ, un viss, tev nebūs nekāda atbildība, tu izdarīsi labu darbu. Viss. Nevajag uzreiz izdomāt, man vajag, kas nav izlēmuši. Vajag pabraukāt vairāk uz patvērsmēm, pabrauciet nedēļu, 2, sapratīs, tas tomēr ir tā kā darbs, varbūt tomēr man nevajag. Ļoti svarīgi saprast un atzīt, ne visiem suns ir vajadzīgs, iespējams arī man un tev. Par to joprojām nav pieņemts runāt tāpat kā par bērniem, jo sabiedrība bieži uzspiež to it kā ideālo dzīves modeli, kur ir liela ģimene ar bērniem un noteikti vajadzīgs suns. Veselīgā sabiedrībā tik atbildīgiem lēmumiem ir izvēles iespējas. Par to ir jāatceras un jāpieņem lēmums par suņa iegādi ļoti atbildīgi, jo tas ir dzīvs. Pārsvarā viss, kam ir no bērnības bijuši suņi, viņiem vajag, jo viņiem, pat es nezinu, vajag to atbildību, vajag kādu darīt laimīgu, un lai tas suns dara to cilvēku laimīgu. Es zinu cilvēks, kam ir bijis bērnībā, viņi arī, kad izaug, tad viņi pieņem apzinātu lēmumu, kad viņiem būs suns vai kaķis. Karaliskajam un šarmantajam Petričam ir 5 gadi, un viņš patvērsmē dzīvo kopš augusta. Melnbaltais runčuks nonāca patvērsmē, jo saimnieks viņu izmeta no mājām Kalnciema pusē, kad pats pārvācās dzīvot citur. Kādu laiku kaķis dzīvoja uz ielas, līdz dzīvnieku glābēji to atved uz patvērsmi. Neskatoties uz cilvēku nodevību, Petričs joprojām ir mīļš, draudzīgs un uzticīgs. Runčuks ar lielu cerību sagaida katru patvērsmes ciemiņu, it kā jautādams, vai varu kļūt par tavu īsto un vienīgo kaķi pasaulē? Daudzus skatītājus aizkustināja Lāsmas un kaķa Haralda sarežģīto attiecību stāsts ķepa uz sirds rudens sezonas sākuma raidījumā. Lāsma vasarā izlēma dot mājvietu patvērsmes runcim Haraldam. Haralds gan šo savu laimi nenovērtēja un kategoriski atteicās kontaktēties ar jauno saimnieci. Saimnieces klātbūtnē Haralds visu savu laiku pavadīja noslēpies zem gultas. No savas slēptuves viņš izlīda tikai tad, kad Lāsma nebija mājās vai naktīs. Palīgā Lāsmai un Haraldam devās dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštanovs. Viņš ieteica norobežot pagulti, lai kaķis nevarētu paslēpties. Arī barot tikai saimnieces klātbūtnē, kas liktu kaķim saprast, ka par barību jāpateicas saimniecei un varbūt pat liktu viņu gaidīt. Barošanas laikā pamazām samazināt distanci un uzmanīgi pieskaroties, pamazām radināt pie kontakta. Tuvu pirms Ziemassvētkiem dodamies noskaidrot, vai situācija ir uzlabojusies.
progress ir. Lāsma ir priecīga, Haralds ir redzams arī mums, ciemiņiem. Nevarētu teikt, ka kaķa acu skatiens ir draudzīgs un relaksēts. Bet Lāsma nekavējoties nodemonstrē, ka tagad Haraldam var pat pieskarties, kas agrāk bija neiedomājami. Situācija ir pat labāka nekā izskatās, jo jāņem vērā, ka Haraldu biedē filmēšanas grupa. Lāsmas klātbūtnē viņš ir mierīgāks. Mēs esam tagad arī ļoti sadraudzējušies, lai gan kamerai viņš nav tik draudzīgs, bet ar mani viņš ir liels draugs. Bet viņam patīk, ka es arī viņu mīļoju, viņš man arī vēderiņu rāda, kas arī bija tā kā wow, jo, kaķiem tā ir tā vārgākā vieta, bet viņam 2 rokas nē, bet vēderiņš, jā, un viņš man arī neķera nagiem, iekšā zobiem, nagiem, viņam patīk, ka viņam to vēderiņu bužīna. Lāsma smej, ka abiem ir radusies kopīga svētku diena, kuru var atzīmēt kalendārā. Tā ir tā diena, kad Haralds sāka murāt, kad es viņu glaudīju un iznāca laukā, un tā kā ļāva pilnībā viņu glaudīt un pat murāt, un man bija tāds, tā kā es biju tik priecīga, tas bija tiešām tas dienas tāds labākais notikums un tāds yes. Tagad ir vakariņu laiks un Haralds tagad izrāda visu savu mīlestību. Lāsma domā, ka vislabākos rezultātus deva dzīvnieku psihologa ieteiktā kaķa barošana no rokas. Es viņu baroju un arī mazliet paglāstīju tajā brīdī, un tad viņš arī sāka asociēt tos glāstus ar manas pieskārienes un klātbūtni ar ēdienu. Tuvināšanās notiktu krietni lēnāk, ja Haraldam netiktu atņemta iespēja slēpties. Lāsma cer, ka viņu attiecības turpinās uzlaboties. Es būtu bezgalīgi laimīga, ja viņš man klēpī nāktu sēdēt, bet tur ir zinām izaicinājumi vēl. Tur ir arī pietiekami tāls ceļš, ko iet, jo viņam nepatīk, ka viņa ar 2 rokām glaud. Viņam labāk patīk, ka viņa ar 1. Brīžiem viņš ir tik ļoti aizrāvies, ka viņš to otru nepamanā, bet tā kā pamanā tāds stop, šis vairs nebūs labi. Tā kā, no Haralda var mācīties arī to robežu novilkšanu šajā gadījumā. Haralda atturīgais raksturs izpaužas arī citur. Lāsma, gribot Runci iepriecināt, nopirka viņam kaķu koku. Vairākas dienas Haralds to demonstratīvi ignorēja. Kādu rītu es cēlos, nācu no laukā no guļamistabas un redzu, viņš tur augšā ir man tāds, un uzreiz tā kā jānobildē, var ķepai aizsūtīt. Haralds gada laikā savā dzīvē piedzīvojis milzīgas izmaiņas. No ielas kaķa viņš ir arī par tādu TV zvaigzni kļuvis, par Latvijas TV skatītāju tādu mīlu, es saprotu, daudz arī jūt tam Haralda stāstam līdzi. Kaķu saimniekiem, kuri risina līdzīgas problēmas, Lāsma iesaka nepadoties. Ja pirms pāris mēnešiem viņa pati reizēm bija pilnīgā izmisumā, tad tagad nākotnē raugās optimisma pilna. Tad es ieteiktu apbruņoties ar pacietību, tāpat kā citiem cilvēkiem, arī kaķim, vienkārši ļaujiet viņam būt, neuzspiediet savu tempu, ļaujiet viņam atnākt pie jums viņa tempā, viņa soļos. Raidījuma turpinājumā skatieties! Cik viegli uz ielas dzimušam kaķim atrast īstas mājas. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Hei, visi ķepa uz sirds video konkursa dalībnieki! Paldies par jūsu daudzajiem iesūtītajiem mīluļu video. Dažkārt pat grūti saprast, vai mūsu suņi, kaķi, putni, zirgi un citi zvēri kļūst arvien talantīgāki, vai arī tieši jūs kļūstat izveicīgāki un jau laikus tverat rokā telefonu, jo esat pārliecināti, tūlīt būs. Un tā! Mūsu šī gada raidījuma sezona noslēgusies un apkopojam iesūtītos skatītāju video. Un apsveicam atraktīvākos dalībniekus.
Sandra Seimane. Apsveicam! Kā vecos laikos, kā maz bērniņš, kur mēģina papūs kāpt, zina augstāk. Es sīkais, kurš parasti visur kāpurē, kur sēž lejā un neko nedara. Un baidās, ko? Mikiņ, kas ir? Pasties, kur Elija augšā dzīvo, redzi? Adelīna Tāra. Apsveicam! Es bišķiņ paņemšu. Tikai pieskaršos. Labi, tavs kauliņš. Paula Gusta. Apsveicam! Elīza Megija Melle. Apsveicam! Emma Sīle. Apsveicam! Gunta Circene. Apsveicam! Sveikiņi, mana garšo. Dorfī, tu zodz. Dorfī. Nu, reka, un tāda mantība pazūd. Un Irēna Krumpāne. Apsveicam! Turpiniet filmēt smieklīgos un neparastos mīluļu video un sūtiet tos mums. Mājaslapā www.ķepaus.lv atradīsiet instrukciju, kā augšu pielādēt savu video. Ņemiet vērā, ka šajā sezonā sūtītie video nekur nepazūd. Mēs tos turpināsim rādīt arī jaunajā gadā. Maģu. Māsiņa. Naču. Māsiņā. O, brālīts arī ir. Brillītī. Kur ir brillis? Otiņa, brillis, pelēcis, māsiņa, brālītis ir kaķi, kurus Jana Avota satika pirms 9 gadiem. Jānas kundze toreiz bija vienīgā no daudz dzīvokļu mājas vecumniekos, kura uzņēmās rūpes par pamestas kaķenītes bērniem. Šo gadu laikā kaķu aprūpētājai nopietni pasliktinājusies veselība, un viņa saka, ka spēki ir galā. Ar Ķepaus sirds starpniecību Jana meklē minčiem jaunas mājas. Jānas kundze dzimusi un uzaugusi laukos, tādēļ vienmēr mājās ir bijuši dzīvnieki. Pavisam nesen uz citiem medību laukiem devusies viņas mīlule kaķenīte Pērlīte, un Jāna sapratusi – vairāk dzīvniekus neņems. Tagad Pērlīte dzīvo vien Jānas atmiņās un arī fotografijā blakus uz spilvena. Bet joprojām dienā Jāna rūpējas par 5 minčiem, kuri mitinās nama pagalmā. Pirms 9 gadiem pie daudz dzīvokļu mājas uzradusies kaķenīte, kuru, kā stāstījuši kaimiņi, saimnieki pārceļoties uz jaunu dzīvesvietu pametuši likteņa varā. Viņa bija nesterilizēta kaķenīte. To arī sākās tā epopeja kaķu. Un tur tai pagrabā, kuras rādīja, tur iznāk jau 4-5 mazuļi visiem. Vai, cik skaisti bumbulīši, voi. Un tad vēl nākošais metiens jau kaķiem, tas ir ļoti ātri. Lūk, un es vienkārši nebiju vienaldzīga, es domāju, ka kaut kas ir jādara, ja? Jana, būdama atbildīga, jo negribēja, ka pagalmā nekontrolēti kļūs arvien vairāk kaķu, uzņēmusies iniciatīvu. Panākusi vienošanos ar vetārsti, kam toreiz bijis noslēgts līgums ar pašvaldību. Tad sarunājām, kad viņa visu sterilizēs kastrēs, un es viena pati viņus ķēru. Es pat brīnos, man tad jau bija 70, ja man tagad 80. Visi tika sterilizēti, kastrēti, atvesti atpakaļ. Un no sākumā bija tā, vismaz 1. gadu, varbūt arī mazliet vairāk, kad man to palīgu bija vairāk. Tad no rīta tur baroja viens, tad tur kaut ko atnesa, kaut kāds bērndārs no Kopgaldas skolas.
Sākumā par kaķu pulciņu bijusi liela apkārtējo interese. Bērnu dārza bērni uzzīmējuši un uzdāvinājuši Janai visu kaķu portretus. Skolēni maiturības stundā izgatavojuši un uzstādījuši pagalmā simbolisku kaķu mājiņu, kur Miņš vasarā joprojām labprāt ielien pagulēt. Vecumnieku vidusskolā rīkota ziedojumu akcija, lai kaķiem būtu pārtika. Šie notikumi pat atspoguļoti vietējā presē. Jāna atzīst, ja nebūtu, kas palīdz iegādāties Miņčiem ēdienu, ar savu pensiju vien kaķus nepabarotu. Šeit ir mīkstā barība, pēc tam otrā ēdienā ir sausā barība. Ūdens viņam ir vienmēr. Viņam ir 2 ēdieni. Rītā vakarā viņi mani gaida pie durvīm. Jau ilgāku laiku Jānas kundze ir vienīgā, kura rūpējas par šī nama bezsaimnieku kaķiem. Turklāt neslēpj, ka ir iedzīvotāji, kuri ļoti nelabvēlīgi noskaņoti pret to, ka kaķi dzīvo mājas pagalmā. Neviens no kaimiņiem nav ieinteresēts nākt palīgos un pārņemt no Jānas stafeti, rūpes par šiem kaķīšiem. Man slima sirds un kājas, un es nevaru vairs nedrīkst. Man bija tikko operācija kājai, ja? Būs otrai, es vispār nedrīkstu staigāt pa kāpnēm. Protams, maizīte man atnes kaimiņi, bērni man atved kaut ko varbūt nedēļai, ja? Bet es to nevaru fiziski, jo vai lietus vai sniegs, vai es esmu slima vai vesela, man ir pienākums. Es nevaru atstāt, ka viņi mani šeit gaida. Es to nespēju vienkārši. Piemēram, vakar man arī bija pasākums bibliotekā Ziemeļvalsts nedēļa. Es skatos, man jāskrien kaķi barot, es nevaru. Vienalga, kur es braucu, es 3-4 reizes pa gadu man ir slimnīcā jāiet. Ejam. Brilli, 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 brilli. 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 Jau vasarā Jāna devusies lūgt palīdzību pašvaldībai, taču ar rūgtumu atceras vietvaras pārstāvju attieksmi. Pati sāki, pati tiec galā. Un man deva padomus, lūk, šādus. Nebarojiet, tad varbūt noslīcināt un eitanizēt un tā tālāk. Un vēl padomu deva pēdiņās ļoti labu. Nevajadzēja iesākt. Tad jākļūst cilvēkam vienaldzīgam. Un es tagad zinu, ja kāds būs nokritis, pakritis, es nedrīkstu tur iejaukties, jo tad mani apvainos, pieliks par to kaut kādu pienākumu, ka man tagad ir kaut kas jāizpild, es nezinu. Un es nebiju vienaldzīga, es vienkārši negribēju, ka te būs 102 kaķi, un to apkārtni es arī sakopu. Tur vienmēr bija iztīrīts, izmazgāts, viss bija sakopts. Kaķi visu mūžu ir dzīvojuši ārā. Viņi nav pieraduši būt šaurībā un iesprostoti. Tāpēc Jana ļoti negribētu, lai kaķi nokļūtu patvērsmē. Turklāt ir patvērsmes, kur jau pārredzamā laika periodā neatrodas jauns saimnieks kaķus iemidzinātu. Tādēļ Jana pelēcim, brillim, otiņai, brālītim un māsiņai meklē jaunus saimniekus. Viņi ir skaisti kaķi, un varbūt ir kādi jauni cilvēki, kuriem ir kāds laukos īpašums. Kāpēc nē? Viņi taču tur var dzīvot pa āru, pa parku. Viņi ir pieraduši brīvību. Ķepa uz sirds devās noskaidrot Bauskas novada vecumnieku apvienības pārvaldes viedokli. Ja savulaik pagasta iedzīvotāji ir atbildīgi rīkojusies, uzņēmusies iniciatīvu, lai daudz dzīvokļu mājas pagalmā neklaiņotu liels daudzums kaķu, vai tiešām tagad, kad kundze veselības problēmu dēļ par 5 kaķiem nespēja parūpēties, viņa ir vienīgā atbildīgā? Ir viņai arī palīdzēts. Mums katram mājās ir dzīvnieki, un es tomēr arī uzņemos atbildību to, ko es pieradinu. Šajā gadījumā jau arī, kā kundze pati min, ka tie ir bezsaimnieku kaķi, bet tomēr, ja viņi ir 5 gadus viņus barojas, kaut kāda atbildība viņai ir. Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja min, ka vienīgais veids, kā pašvaldība var palīdzēt, aicināt iedzīvotājus adoptēt kaķus. Uzsaukumu veidot kampaņu, kad varbūt šeit no mūsu apvienības 6 pagastiem kāds zemnieks jo šie dzīvnieki ir pieraduši dzīvot ārā, kāds zemnieks atsaucās. Tas būtu ātrākais variants, ka mēs ieliekam tā kā uzsaukumu, varbūt kāds tomēr vēlas šos dzīvniekus adoptēt. Vai ir vispār kaut kāds finansiāls risinājums šim kaut vai barībai? Es neticu, ka nevar atvēlēt kaut kādu mazumiņu kaut vai to kaķu uzturēšanai.
No pašvaldības resursiem šobrīd nav. Mēs varam organizēt kādu kampaņu, kad iedzīvotāji vāc ziedojumus dzīvniekiem barības veidā. Kā jums liekas, ka tas ir normāli, ka pašvaldība nevar pat finansiāli palīdzēt ar barību 5 kaķīšiem? Varam, bet tad mēs ieguldīsim savus personīgos resursus, jo pašvaldībai mums primāri tomēr ir atrunātas funkcijas, par ko mums ir jāgādā. Un līdz ar to tas ir jādara konceptuāli. Mēs nevaram vecumnieku apvienības pārvaldē darīt savādāk kā citās pārvaldēs. Pelēcis, Brillis, Otiņa, brālītis un māsiņa, kaķi, par ko Janas kundzei vairs nav spēka parūpēties, gaida savus jaunos saimniekus. Jana būs laimīgi, ja atsauksies cilvēki, kas būs gatavi adoptēt visus, vai arī dot mājas vienam kaķim, kurš vislabāk iepaticies. Protams, Jana nenoliedz šķiroties sāpēs sirds, tādēļ no Minču jaunajiem saimniekiem allaž gaidīs kādu ziņu. Māsiņa, tev atņems tūlīt. Paga. Man jau tagad asaras bist. Protams, gribētu zināt visu, kā viņam iet. Galvenais, lai viņi vārdiņas atcerās, kā viņas sauc. Mana Otiņa, pelēcis, Brillis. Tas arī šajā nedēļā un sezonā ir viss. Paldies, ka esat kopā ar Ķepa uz sirds un uzticat mums savus stāstus. Rakstiet mums arī jaunajā gadā info@ķepauzsirds.lv. Un atgādinām, ka Ķepa uz sirds katru svētdienu varat dzirdēt arī radio. Ekspertu padomi, aktuāla informācija un tikšanās ar īstiem dzīvnieku draugiem. Klausieties Ķepa uz sirds katru svētdienu 11 no rīta Latvijas Radio 2. Lai jums un jūsu mīļajiem skaisti Ziemassvētki un priecīga jaunā gada sagaidīšana. Mēs ar jums tiksimies jau pavisam drīz. Atā!